Sākam ceļojumu. Tas saucās Jāgoceļš. 800 kilometriem. Noiet 2 kilometri akurāti. Pats sākums. Tikko izgriezos no pilsētas ārā. Nogriezos uz mazāku ceļu. Drīz jau kalpos iekšā. Lielais ceļš. Zinu, ka nebūs viegli. Būs interesanti. Dienu garu. Redz kā sanāk. Pirmais posms ir jau nomākos. Bet nekas tā kā vajag. Saprast, ka atslāpt nedrīkst. Jāsako zīmēm, jāsako ceļiem. Un jāiet uz priekšu. Nu, lūk, un te nu es esmu kādām mazdārķi rajoniņā. Lietus līst. Silts ir gan nežēlīgi, mums viss apkārtās pilnīgi slapši, bet ir interesanti. Kur ir kaut kāda zīme. Nē, paskatījās, kas rakstīt tagad. Kaut kur mēs te esam. Neredz, kur mēs esam. Nu jā. Laikam rekurši. Jāiet uz priekšu, jau man tas kāpus. Pirmie 2 kilometri no 800, gandrīz 90 kilometriem ir pievarēti. Lai mums veicās. Un tā man mazo draudziņa. Lietas ir mitējas pagaidām, vismaz uz kādu laiku. Nevar saprast, cik uz ilgu būs vai kā. Un es čāpoju tālāk. Esmu nogājis varbūt kaut kādu 5 kilometrus, domāju, varbūt vairāk arī nē. Nekas jau nav, tā kā tālu iet. Šodienas gājiens ir līdz San Sebastian pilsētai. San Sebastian de Nostie. Esot ļoti skaista pilsēta jūras krastā. Un tur es apmetīšos un tad jau atkal sākšu nākošo gājienu rītdien. Bet te var paskatīties, kā izskatās. Tur tālumā var redzēt, tur jau jūra. Jo viss gājiens būs gan krasta līnija, vairāk augstāk kalnos, bišķi zemāk, bišķi klējā, atkal augšā kalnos, mežos, atkal gar jūru, gar krastu. Kaut kādā posmā jāmēģina būs nopeltēties, gal galā ūdenī šodien neesi ielīdz šogad. Tālūk. Tā būs interesanti. Skats jau svarens skaists. Un es domāju, ka tāda skata būs krietni vairumā. Un ar katru posmu ar vien vairāk. Protams, ceru arī uz kādu saulainu un skaisto dienu, kad varēs maz izbaudīt saulīt, varbūt arī kādu iedegumu beigās ieķert. Nu tā kā tā. Čāpojam. Atniec beidzot galu. San Sebastian de Nostie pilsēta. Kā mēs redzam, cilvēki ir daudz, visi priecājās, viss labi. Es esmu sakurs. Pirmajā dienā iespējams tieši tik daudz, cik vajag pietiek. Bet, jā, varbūt vēl 10 km noiet, tas arī viss nebūtu līdzi. Kalnos nekāpšu. Nomaldījos, pazudu. Bet veiksmīgi, protams, aizgāju kaut kādā vecajā ceļā, kas nebija vērts. Bet te es esmu dzīvs un sveiks un vesels. Kā mēs redzam, jūra ir mans trako. Ir skaistas emocijas. Ir patīkami sajūtas man bangot tieši tikpat ļoti, kā bungo šodien. Hello.
Aiziet otrā diena. Jūtos ļoti labi. Pārsteidzoši labi. Arī pēc veselas vīna pudeles, kas vakar tika piebeigta kopā ar vakariņām. Un, ko, pamodos, brokastis, skaisti, gatavs, aiziet. Un te nu klīstam. Ko vēl saka? Šodien sākums izskatās daudz sološāks. Vizuāli, es domāju, skaistāks noteikti. Ir skaisti peizāžiņa, kaut kur klīdienas caur rančo, gotiņas, ļaviņas, fonā skaisti jūra, kā mēs redzam. Un tā es eju. Šodien ir gājiens līdz kaut kādai pilsētai, godīgi sakot, nevar pat atcerēties nosaukumu. Un apmēram 21 kilometrus. Pēc plāna izskatās, ka tas ir vieglāks, nebūs tik grūti kāpieni, arī ne tik augstu. Un pilsētiņa maza. Vakardien pilsēta bija lielāka un skaistāka, ļoti skaista pludmala. Bet šodien krietni mazāk, neliela. Bet tas jau nemainīs nekādu skaisto būtību un izbaudību skaisto pasākumu. Es domāju, ka būs vēl interesantāk, vēl skaistāk un vēl lielāks piedzīvojums. Reku var paskatīties, droši vien tas mans galamērķis. Vai vismaz kaut kur tur ir celtīši. Katrā gadījumā jāiet ir apmēram, es domāju, 20 km maz noteikti. Reku tālumā var saprast. Tālūk. Godai. Čau. Čau. Un tie reiziet trešā diena Santiago de Camino ceļojuma no Zorats pilsētas. Sajūtas tīri labas, protams, nedaudz kājas atkal noliekti, nogājuši, ir noieti kaut kādi 60 km. Kalnēm lejā pavisam. Tagad ir visiem kalnā. Nākošā pilsēta ir Debu. Debu pilsēta, kurā ir nokļūt divi veidi, ir divi ceļi. Es izvēlējos to, kas iet krasta līniju, izbaudot jūru, un mēs redzam ļoti skaisti plankojuši tā, ka jūra jau izbaudīt. Surfer, 10 no rīta, cilvēki jau surfer no rīta, jau izbaudīt jūru. Tāpat arī es sākat piecēlos, jau dodos ceļā, priekšā ir apmēram 26 km, ko iet. Un tā arī būs. Apmēram pēcpusdienu atkal būs pilsētā. Vakar pastaigāju par šo pilsētu ļoti skaisti pilsētas. Mazas ieliņas, šauras ieliņas, ir ļoti skaisti vecpilsēta. Lektu fonā, es nevaru redzēt, arī viņi tālu nav. Jā, tur ir. Un kā arī redzēs, kā būs nākošā. Nākošā pilsēta ir apmēram gandrīz 4 reizes mazāk par šo. Tā kā būs maz miestiņa, neliela. Tas jau tikai piedalīlošāk un skaisti. Tagad tiekās vēlāk. Šī garība. Un tā. Te mēs esam tagad kaut kādā Arenas pilsēta. Ļoti skaisti pie jūras krasta. Mēs šapaļam 8. dienu. Tālāk jau, kā es redzētu, būs iesas pilsēta gājiens cauri pāri kalniem, bet tagad mēs līdzenums. Ļoti skaisti. Jūriņa, okeāns, skaisti peizāži, čips. Tā, tas ko ir gājiens. Noteikti surferīši arī redzēt. Skaisti. Vai arī ceļš. Priekšā mums rādas. Kas tad būs? Čauzi. Čauzīt. Labs āzis, vai ne? Labi, īpaši neparādīs. Vai var būt tomēr? Ne?Ņu. Kost man nevajag. Ko tev smuki radziņi? Redz smuks esi. Nu labi. Ai, čau. Lūk, arī tādi dzīvnieki te dzīvo. Un pa ceļam sagadās. My daddy is like 45-year-old, too old in my age. Just on it. No, yeah.
problem of the world, but I'm gonna handle it. I'm a sight now. I'm in fucking sight. Oh, it's 3.7 kilometers left. Let's see. Let's say 1 hour. Not there. It is. Yeah, fuck, there's an arrow. What? There There's is. an arrow. It's there. Yeah, let's go. Fuck my city. Fuck my city. There should be another one. This is how we do it. Yeah, I don't. Keep going, keep going. That's one, the graphic, it's really straight fucking thing. Just smile and walk. You really think I'm gonna smile? Close your eyes and enjoy. But at least it's way better this way. Oh, I like yeah. stretching the legs. It's nice. I wouldn't do Definitely that all time by time we should. I wouldn't do that all day long, but now it's really good. Leritoon pilsēta. Skaisti saulaini pludmali. Cilti gājiena pa asfalta ceļu. Beidzot esam nonākuši skaistāk. Apmēram 5 km jaunā vieta mums vēl par jūru. Bet līdz šim mēs esam te. Mēs esam tālumā. Mēs klīkstam. Apmēram, ja var redzēt tālumā, kur tur jāiet, tur kaut kur tālumā ir jāiet. Tas ir 5 km. Šādā skaistā pastaigā ir skaistienas noslēgums. Vienkārši fantastiski. Hola! Aha, rekur sveicien. Meitenes. Ok, skaisti. Rekur arī meitenes ir. Arī top 10 droši vien, ko mēs ieliksim. Paskatīsimies, kā mēs redzēsim. Redz, cik skaisti te ir. Skaisti ar izbaudīt. Vakar kaut kad aizpildīt. But you see, Jim is too far, so probably that means nothing. No? He's so far away. Tā ir viens paskatīs. Oh, but this is so So, skaisti. fucking awesome. This is fucking awesome. Awesome. Jā, ļoti. Te ir tiešām augsts arī bija nenormāli skaists skats. Es lielāk pludmali. Tad viss ir fantastiski skaists. Silts ūdens. Vakar mēs arī nopeldējāmies. Ļoti skaisti. Tur spāņu meitenes paskaties. Tādi hopinā. Skaisti. Skaisti dzīve. Ļoti. Izbaudam asaru. Izbaudam ceļu. Kājas vairāk nesāp, nekas nav, viss skaisti. Heisā, labrīt. Un tā čāpojam tālāk. Pasēties, kas paskat. Un tā šodien nedaudz smagi. Vakar nedaudz valējāmies, jo Džims izstājās. Džimis ir out.
Jā, viņam tomēr kājas pievīla. Turpināt viņš nevarēja. Tā notiek. Un tāpēc mēs vakar izgājām nedaudz ārā. Izgājām, padzērām, pabalējāmies, atzīmējām, nosvinējām. Šobrīd tas kāpēc, protams, ir bišķi smagāk. Vairāk ūdens. Un redzēs, kā tālāk. Šodien nesolās būt grūts. Bet sākums jau ir fantastisks, skaists kāpēc. Tas ir fantastisks skaisti. Lūk, arī meitenes priekšreiz gājuši. Kāp tālāk. Kaut kur tur mēs kāpsim, pēc tam iesim apkārt un gar krastu. Kādu brīdi iesim uz priekšu. Ir ļoti skaisti. Smagi, skaisti. Kurš redz, ka būs viegli. Galvenais ir atrast pareizo pieeju. Izbaudīt. Sajust. Nu re, atkal kārtējā skaistā diena. Saulīt varbūt nespīd, bet ir fantastiski skaisti apmākusies migliņi, kas piedod savu skaisto šarmu. Un tā ir tas skaistāk. Teikt, var pasīties uz tevi. Tāda taciņa. Fantastiski skaisti. Tas ir kaut kas fantastisks. Šādā taciņā mēs dodamies. Jūra trako. Šādu jūru vēl šobrīd šajās ceļojumā neesmu redzējis. Ļoti skaisti, ļoti skaisti. Šodien līdz Santander, kas ir ļoti tuvu. Patiesībā pavisam tuvu, tāda maz pastaiziņa šodien, tikai 12 kilometri. Un, jā, palikšu tur. Meitenes šodien pazūd. Bet bija ļoti daudz jaunu cilvēku satikt. Un šodien vakar nakti bija vispār fantastiski. Tik skaista jauna iedvesma. Jauni cilvēki. Ir tiešām parādījušies jauni cilvēki vēl grāk nestikt tā kā, kas arī dodās līdz Santiago, tā kā būs kompānija. Solās ļoti interesants tālākais ceļš. Apmēram 1/3 šobrīd tikai noiet. Ja iet vēl ir 630 km apmēram. Tā kā viss vēl tikai priekšā. Nekur tālumā cilvēciņi iet mani. Kaut kur tur arī būs jāiet pa augšu, pa maliņš ir tādā garā. Līdz vienai mazai pilsētiņai, un tad ar prāmīti būs jāpārceļās pāri līdz Santander. Tad jau tālāk manīs pilsētā nedaudz jāatpūšās. Jāpastaigā, jāiepēta skaistā Santander pilsētā, kad cilvēks saka, esot ļoti labs, ļoti skaisti.
šodien jau čapoju tālāk, es gribu aiziet līdz kādam klosterim. Klosterī panākt. Neesmu bijis, bet es domāju, ka svētceļojuma laikā tā būtu svētīga lieta, ka tomēr izdarīt. Un tur jau lejā tālumā var redzēt, tur arī ir pilsēta. Tas ir viens posms, tad no tās jau tur vairāk ir 4-5 km apmēram līdz klosterītim. Bet te ir tāda skaista vietiņa, kas, es domāju, ir vērts nedaudz apstāties, nedaudz varbūt atpūsties, apēst kādu šokolādes gabaliņu, tā lai garšīgi spēku tālāk iet un iesim tālāk. Bet te ir tāds skatu punkts, aiziešu paskatīties, kā tur izskatās. Izskatās, ka tālāk būs. Jā, skaisti. Rekur, tātad jūra bija vienā pusē, otrā pusē, kā var redzēt, lielie kalni. Vēl vakar, dienas sākumā, te kalni likās tik tālu, tik neaizsniedzami. Bet nu jau redz, tas jau viņi ir. Tikai atliek nerāpties augšā. To gan nedarīšu. Bet viņiem sanāks apiet apkārt. Gabalts, protams, ir ko iet. Vakar apmēram sanāca, ka sareiķinājām, ka līdz Santiago ir atlikuši vien kaut kādi 460 km. Man liekas maz, jo bija jau sākumā 860 gandrīz vai. Bet, nu, vienalga. Tas mums ir tikai jāiet. Jāiet ir apmēram kopumā dienu laikā. Es reiķinu apmēram kaut kāds nepilnas 20 dienas, varbūt tās 18. Jā, varētu būt apmēram tā. Tas viss atkarīgs, kur ceļu izvēlēšos. Vai nu Costa vai Primitivo. Primitivo iet pa vidienu, Costa atkal iet pa jūras malu krastu. Ai, kāds skaisti. Tomēr nepriecājās. Ne? Nu, lūk. Bet līdz tam vēl ir jāiet. Es domāju, kādas 4 dienas. Es domāju, līdz tam brīdim, kad izšķirās, uz kuru pusi iet. Jo tad jau izdomās paskatīšos, ko cilvēki saka, ko meitenes arī, kas tik lejā ir. Mēs pašķīrāmies tālāk, ka tas vien nevar iziet pabaudīt. Jo tieši tas, par ko tas arī ceļojums ir, vai tad ne tā? Esmu klātīt kāpšu augšā un jākāpj augšā. Tad jau skats pavērsies, man liekas vārnāt skaists. Skatāmies, kas mums tur patiek augšā. Lai cik viegli augšā kāpj. Tas vēl sākumā bija tik grūti. Skatās, kur ir pilsēta. Tur kalnu. Pēc tā ir aiziešu, tur ir palikuši kaut kādi nepilni 4 km. Domāju, ka 3. Bet tur kalns ir tikai lejā, tagad tur būs viegls kāpiens. Tālāk te jau ir kur jūriņa. Rekā, un otrā pusē atkal ir kalni. Jāiet vēl kaut kāds 20 dienas, tātad bišķi mazākas, kā es teicu, 18. Jāiet tālu. Tagad ir tas brīdis pienācis, kad sajūts ir vienkārši fantastisks. Atliek tikai iet, protams, nedaudz nogurums. Vakar mēs nogājām 38 km, kas ir ļoti daudz. Bet šodien jau ir atkal viss kārtībā un tikai čāpošanas vaina. Kā tā? Liekas jau galā.
Latvija. Hello, Latvia. Labrīt. Jauna diena klāt, jauns ceļš, jauna taka, jauns piedzīvojums. Ko lai pastāst, kas ir noticis? Vakar gribējām aiziet līdz Ribasaja, bet pa ceļam atklājām vienu skaistu un fantastisku albergu, kur saimnieki kāds jauks, pavisam skaists un jauks vācu pāris. Tā mēs divatā ar Annu, amerikāņu meiteni, nolēmām palikt. Nemaz nenožēlojām. Fantastisks viesis. Un tikām uzņemti kā tādi seni draugi. Ļoti patīkami. Tad, nu lūk, šodien čāpoju viens. Sākām dienu kopā ar Annu. Bet Ribasajā pilsētā pirms kādiem 7-10 kilometriem atpakaļ satikām Loju, un meitenes palika uz brīdi tur iedzert kafiju. Un tad jau lēnām čapos tālāk, es nolēmu čapot viens pats, ko, protams, ir jāizmanto un jāizbauda šādi brīži arī vienatnē. Un lūk, šādi ir izbauda. Viss skaista jūra, skaista pludmale, nāca lejā no kalniem. Skaists pārsteigums, jo pilsēta Maskavas ciemats. Pilsēta beiga,
caur kuru nākot lejā no kalniem, tu runās līdz šādai te skaistai pludmalei. Un tas nu gan liels pārsteigums atklājums, ka tāda apslēptā paradīzes vietiņa. Šodien iešu līdz Sobrāji, kas ir ļoti tālu. Kopsumā tas sanāk kaut kādu atkal nepilnu varbūt 40 kilometri. Un tu redzēsi. Es domāju, ka jātiek, jo jātiek tālāk 2 dienu laikā vajadzētu līdz Jonu, kas, protams, ir pieveicams tikai 2 dienās. Es domāju, 2 dienās ir iesprings, jo katru dienu būtu jāpaveic apmēram 30, vairāk kā 30 kilometri. Saule. Saule. Pirmais novembris. Nu, re. Vasara ir garām. Un arī jūrai tas ir skaidrs. Kā Trako. Skaisti. Ceļojumam atlikušas vairāk tikai 7 dienas. Domāju, varbūt 8. Skatīšos kā tālāk, jo jākāpj augstos kalnos tālumā. Un viss atkarīgs būs no tā, cik grūti vai cik viegli atkal tas būs. Pēdējā nedēļa. Vasara ir prom, lūk kādas debesis, tumšas, viss drēgans, nākās vilkt jau jaku. Pietiek. Esmu krietni jau palutināts, krietni izbaudījis vasaru.
Jānogaida. Tad jau jāiet tālāk. Silta, karsta, drīz vai karība, lietus, augsts, rokas nosalušas tā, ka ko darīt, kādi 13 grādi. Vējš, lietus, jāiet mazāk par 10 km. Tas ok, nedaudz jāpacieš arī šajā ieceļojumā. Un tā liekas, kad liekas, ka vairs nevar līdz stiprāk, jā, protams, te nu viņš ir uzgār. Pasies, kā pa jāņem. Nu, ko, būs pilnīgi slapš, jāiet kaut kādu 15 km vēl. Nu, un ko? Kā ir, tā ir, jāčāpo tikai jāiet. Galvenais, ka nav tā, ka ļoti augsts. Bišķiņ jau ir, protams, rokas salts, atceras vairāk. Pārējais ir, čapot jāiet. Kaut kādā baigā nekurienes vidū nav ne mājas, ne ciemati, pilnīgi nekas te nav. Ir vienkārši lietus, meži, lauki un es. Retai mašīnai vēl aizbrauc garām. Bet tas man neinteresē, es tik čapoju. Un viss lietiņš. Un tas ir. Skats, atkal saule ir. Ārprātiski skaisti. Pēc 4 dienām traka lietus ir atkal saule parādīsies. Iedomājies, pēc
Iedomājieties, cik maz vajag laimē. Nav augsts, ir silts, saule spīd. Varbūt vēlāk uzlīs. Tagad galvenais ir saule. Tagad izbaudām sauli un mēģi kaut ko čāpot. Šodien jāiet apmēram 40 km. Bet palikuši tikai 3 dienas, ieskaitot šodien. Šodien 40, rītā cik? Rīt kaut kāda 30 un pēdējā dienā 25. Un ir klāt esam. Ceļojums būs noslēdzies. Bet tagad jāizbauda vēl mazliet. Šodien gara diena. Bet ar saulīti. Tas ir skaisti, tas ir forši. Šitā te priekšpēdējā diena, rīta pēdējā, pasties, kas pa lietu. Neko. Ejam klāt, viss cauri. Svētki. Tenis tas ir cauri Santiago. 32 dienas. Un beidzot tas noticis. 100 kilometri un kaut kas. Esmu klāt. Hei. Grūti aprakstīt emocijas, bet tas ir kaut kas īpašs. Šodien ir īpaša diena un tās sajūtas un ieprakstāms ir vienkārši. Es pat nezinu. Es pagaidām vēl nevaru parunāt. Man liekas, to apjautīšu tikai pēc pāris dienām vēlāk. Tāds ir laukums. Cilvēki nav daudz, pilgrimu nav daudz, ceļotāji nav daudz. Mēs esam divatā. Lūk arī Dominiks. Pēdējo posmu mēs taisām kopā. Protams, viegli. Brīžiem liekas, ka vienkārši kājas pašas nes spārnoties. Mēs ir paveikts milzīgs darbs, milzīgs ceļojums, milzīgs iespējas, milzīgas emocijas neaprakstāms. Tas ir kaut kas fantastisks.